Šis gads ir īpašs ne tikai ar to, ka projekta nakts notiek jau 10. reizi, bet arī tāpēc, ka jau 2. gadu pēc kārtas mēs pasākumā rīkošanas procesā iesaistam arī pašus jauniešus. Un man liekas, tas ir ļoti svarīgs līdzdarbošanās process, jo kurš gan labāk zināt, kas jauniešiem patīk, ja ne viņu vienaudži. Un man liekas, tas arī pasākumam piešķir tādu īpašu noskaņu. Jaunieši ir ieguldījuši daudz laika, enerģijas, ideju, lai parūpētos par katru dalībnieku labsajūtu, par programmu, kas piepildīta dažādām aktivitātēm un vienkārši patīkamu atmosfēru. Manuprāt, jauniešiem ir svarīgi piedalīties šādu pasākumu organizēšanā. Ir tā kā miljons un viens iemesls, kādēļ iesaistīties, bet pirmkārt ir brīnišķīgi kontakti, tā ir pieredze dažādos pasākumos, jo galu galā pasākumi ikdienas dzīvē un pieaugušajā dzīvē mums ir visapkārt. Un prasmes tos rīkot, tajos runāt, tajos uzstāties, tajos piedalīties ir ļoti noderīgas visur dzīvē. Kā arī kontakti, ko tu iegūsi, noteikti, ka noderēs, un tas ir draudzības, kas ilgs visu mūžu. Man vērtīgākais no būšanas daļai no projekta nakts organizatoru komandas bija tas, ka man bija iespēja sadarboties ar jauniešiem un arī iespēja darbiniekiem no visas Latvijas. Es ļoti novērtēju to, ka man bija iespēja arī sadarboties cilvēkiem tik dažādu pieredzi, jo es katram varēju paprasīt jautājumu par jebkuru tēmu, un viņi varēja man arī palīdzēt. Un man šī bija pirmā pieredze vispār šādā pasākumā, bet es jutos atbalstīta un droši, ka man ir kāds, kam paprasīt vairāk. Es kā organizators projekta naktī 2026 ieguvu ļoti labas komunikācijas prasmes, radošumu un vissvarīgākais liku ikvienam justies droši. Pa 10 gadiem, kopš 2016. gada, var noteikti redzēt to izaugsmi no vienkārša projektu darbnīcas, kur jaunieši un mācību vadītāji kopā sanāca un rakstīja un attīstīja savas projekta idejas tāda kempinga vieta. Tas izauga par tādu kopradīšanas festivālu, kur jaunieši ne tikai ir dalībnieki, bet arī līdzrādītāji. Viņi piedalās gan lēmumu pieņemšana par to, kā izskatīsies projekta nakts, kā notiks programma, ko tieši aicināt, kādā veidā tehniski atrisināt visādus izaicinājumus un sarežģījumus. Un arī, protams, arī piedalās. Un šobrīd kopā ar jauniešiem ir gan pieredzējuši jaunieši, gan mācību vadītāji, gan jaunatnes starptautisku programmu aģentūru darbinieki, kas atbalsta un konsultē jauniešus nakts garumā tieši rakstīšanas laikā. Un arī NVO pārstāvji šodien pievienojas. Projektu nakts būtībā paliek vien un tā pati pa 10 gadiem, bet tā forma un izpildījums noteikti mainās un pielāgojas gan situācijai, gan arī jauniešu gan vajadzībām, gan arī tām iespējām, ko piedāvā mums divas Eiropas Savienības programmas – Erasmus+ un Eiropas Solidaritātes korpusu.